mums vietējie iedzīvotāji te ļoti daudzi staigā tur apmeklēt to taku, mežu, respektīvi. Un kad mēs īstenībā, kad mēs pagājušajā gadā dibinājām biedrību, mēs jau iekšēji jau apspriedām, ka tas mežs tas varētu būt tā viena no mūsu identitātēm. Teiksim, 10 minūšu attālumā no centra ir pieejama tā teikt, papildus vēl viena vieta, kur var svaigā gaisā tā teikt, pastaigāties ar suņiem, bērniem, teiksim, paši vienatnē vai bariņā, ja, tā teikt. Nu, tas tā ļoti forša vieta. Pagājušajā gadā mums bija aktualitāte līdzdalības budžetā vairāk satiksmes jautājums. Un tad mēs šogad domājām, ko mēs tā kā vēlētos. Un tad noslēdzāmies par labu pasteigt takai, jo to mežu, tā teikt, kā jau minēju, tur mežā pavada laiku diezgan daudz cilvēku. Vietējie, jā, un tad primāri mēs domājām labi iekārtot to taku, lai pašiem būtu tā kā... Lai būtu kāds soliņš, kaut kas tāds? Jā, tur tajā projektā tur ir minēts vairāk soliņi, uztaisīt pāris laipas, teiksim, višķiņi iekopt to pašu taku, tādu, teiksim, uztaisīt tāds aplis, tā kā 2,5 kilometru riņķis, jā, teiksim, kur var stundas laikā mierīgi, teiksim, izstaigāt un tā teikt, pabaudīt mežu. Stāsts ir... Faktiski tā, pirmais ir viens no tādiem būtiskiem. Ja, mēs gribam šeit izvietot norādes. Ja. Pirmā, kad jūs ierodaties uz Viskaļa mežu, ja, teiksim, Viskaļa meža pastaigta taka, ja, būs norāde, būs schēma. Tālāk, ejot pa taku, ja, tad būs norādes pa labi, pa kreisi, vai tur uz kurieni ved tā taka. Ja, teiksim, tad vēl mēs esam ieplānojuši arī kaut kādas, teiksim, tādas tā kā informatīvs ziņojums, ko te var redzēt, kādus putnus, piemēram, var satikt, kādus augus. Ja. Un te ir, teiksim, pietiekoši daudz arī sakrituši koku un to, un mēs, piemēram, taisījām tālku arī. Ja, satīrījām bišķiņu zarus, samulčojam. Esam taisījuši jau pa lielam 2 reizes jau esam taisījuši. Jā, vēl plānojam. Te bija baļķi, jā, bet ļoti bīstam un slideni, jā, un nav arī iespējams ar bērnu ratiņiem patikt pāri. Jā. Un tad mums te braši vīri, teiksim, savācās un to visu sataisīja. Kas mums būs nākamais darbs, ko jūs darīsiet biedrībā? Teiksim, tāda baigā lielā plāna nav, bet mēs tā kā pirmais ir tagad realizēt faktiski tās projekts, kas mums šobrīd ir. Jā, tas ir viens. Otrs mums ir, vēl aizvien ir aktuāli satiksmes jautājumi, jā, kas ir procesā. Jā. Kopumā, protams, tās lietas, kas mums tagad ir priekšā, jā, tuvākos pāris gadus, jā, tas ir... kā parasti saka, lai paliktu labāk, jāpaliek sliktāk sākumā. Jā. Būs, teiksim, ļoti daudz visādu remontu un neērtību, jā, bet pēc pāris gadiem tas liedos baigi labo tādu uzrāvienu.